Trumps tagad izvēlās starp 2 nedēļu kampaņu, lai iznīcinātu Irānas raķešu spējas, vismaz tā viņš saka, vai arī ierobežotu triecienu, kas saglabā iespēju diplomātijai. Dan, es gribu tagad vērsties pie tevis un pajautāt, kas tavuprāt ir ticamāk un kura no šīm iespējām šobrīd Trumpa skatījumā šķiet stratēģiski saprātīgāk? Trumps iespējams nevēlas pilnīgu atgriešanos karā, tāpēc kaut kas īslaicīgs un ierobežots viņam politiski šķiet saprātīgs. Stratēģiski Irānai ir 2 ietekmes sfēras attiecībās ar pasauli. Neskatoties uz to, ka militāri tā ir ļoti smagi cietusi, ir raķetes un šaurais posms Hormūzas šaurumā. Ja viņš tiešām izvēlās 2 nedēļu plānu, kas pat tiešām var iznīcināt raķetes, tad tas ir stratēģiski ārkārtīgi nozīmīgi. Un es nebūtu pārāk pārsteigts, ja tas tiktu apvienots, piemēram, ar mēģinājumu ieņemt Kešmas salu, kas patiesībā ir Irānas punkts, Irānas zeme, kas kontrolē šo šaurumu. Un tā ir ērti atdalīta no Irānas pamatzemes ar nelielu ūdensjostu. Šīs 2 darbības noteikti būtu stratēģiskas un mainītu līdzsvaru, kas līdz šim ir ļāvis Irānai uzvesties kā uzvarētājai, lai gan pēc jebkuriem tradicionāliem kritērijiem tā bija zaudētāja. Zini, es vēlos vērsties pie tevis, Jākov. Mēs esam redzējuši, kā katrs pamiera mēģinājums šeit sabrūk. Katrs priekšlikums būtībā izgāžās. Un tagad, manuprāt, jautājums ir par šo 2 nedēļu intensīvo kampaņu, kas vērsta pret Irānas raķešu spējām. Jautājums ir, ko tas galu galā sasniegs, jo mēs esam dzirdējuši solījumu pēc solījuma, ka lielākā daļa Irānas Islāma Republikas raķešu arsenāla ir iznīcināta, ka kodoldraudi vairs nav tik nopietni, varētu teikt. Ko tagad var izdarīt, kas vēl nav izdarīts? Skatieties, Centcom, kad tas iesniedz savus priekšlikumus prezidentam, tas iesniedz priekšlikumus, kas ir izstrādāti, lai sasniegtu dažāda veida mērķus. Tātad, ja prezidents Trumps saka, parādiet man priekšlikumu, kas ir izstrādāts, lai mainītu šī režīma uzvedību, viņi mēģinās viņam parādīt veidus, kā atņemt Irānai iespēju vajāt un terorizēt civilos kuģus Hormūzas šaurumā. Problēma ir tāda, ka Teherāna spēja izmantot savas ļoti ierobežotās iespējas ļoti asimetriskā veidā. Viņiem atliek tikai izmantot dažas laivas, lai mēģinātu vajāt dažus tankuģus, dažus naftas tankuģus. Pat ja viņi to dara reizi 2 nedēļās, ar to pietiek, lai apdrošinātājs sāktu, piemērot ļoti augstas apdrošināšanas prēmijas un radīt traucējumus naftas plūsmai. Un viss, ko Irāna vēlas darīt, ir izmantot naftas tirgu kā sviru pret prezidentu Trumpu. Tāpēc mēs redzējām, kā drons uzbruka ASV gāzes tankuģim Ēģiptē. Tāpēc Irāna aktivizēja savas milicijas Irākā, lai uzbruktu Saudi Aramco naftas un gāzes objektiem. Visi mērķi ir naftas objekti, izņemot ASV militāros mērķus, kuriem arī tiek uzbrukts. Un tas ir Irānas mērķis. Viņi izmanto naftas cenas, naftas tirgu kā sviru, asimetrisku sviru pret prezidentu Trumpu, jo viņi ir secinājuši, ka tā ir viņa vājā vieta. Un šis ir jautājums, kurā viņam ir vismazāk izturības. Pareizi. Tāpēc es domāju, ka visa prezidenta Trumpa mēģinājuma būtība joprojām ir pārliecināt viņus mainīt savu uzvedību. Taču tas būs veltīgi centieni. Ja viņš maina savu mērķi un nolem, ka mēģinās viņus destabilizēt līdz sabrukumam un, piemēram, ieviest ilgtermiņa ekonomisko blokādi vai alternatīvi veikt pilna mēroga militāru uzbrukumu visam, ko šajā režīmā var trāpīt, tad, manuprāt, tas ir daudz skaidrāk definēts mērķis. Jo mēģinājums mainīt šī režīma uzvedību ir mērķis, kas ir ārkārtīgi neskaidrs, nesaprotams un nav zināms, vai tam vispār ir izredzes uz panākumiem. Kamēr šim režīmam ir saglabājušās jebkādas spējas, tas mēģinās tās izmantot, lai pierādītu, ka joprojām ir noturīgs. Kas, protams, mūs noved pie starptautiskās iesaistes jautājuma, vai ne? Jo, ziniet, mēs redzam, ka starptautiskā sabiedrība saka, ka šim karam ir jābeidzas. Ir starpnieki Pakistāna, Omāna, tagad arī Ēģipte, kas saka, ka vēlās iesaistīties vairāk. Taču neviens patiesībā nespēja panākt nekādas izmaiņas uz vietas. Un tagad mēs dzirdam ziņas par iespējamu Persijas līča valstu iesaistīšanos. Vai ir iespējams, ka vēl vairāk valstu pievienosies Savienotajām valstīm, lai uzbruktu Irānai? Tas būtu pats labākais no visiem iespējamiem scenārijiem, vai vismaz labākais no visiem potenciāli pieejamajiem scenārijiem. Tas prasītu, lai Trumps izlīgst ar NATO un Eiropiešiem, ko viņš šķiet nevēlas darīt, un tas arī nav raksturīgi viņa personībai. Taču tas būtu noderīgi. Būtu noderīgi, ja Arābu valsts oficiāli būtu mūsu pusē. Tātad tas, ko jūs tikko minējāt, noteikti ir solis šajā virzienā.
Būtu noderīgi, ja Indija būtu mūsu pusē. Būtu noderīgi, ja Ķīna piekristu neiejaukties. Citiem vārdiem sakot, izveidot gandrīz pilnīgu starptautisku koalīciju, kam droši vien ir zinām vērtība. Bet pat tad es baidos, ka Jakovs ir pareizs. Un džihādists nevar pārliecināt ne par ko. Un tāpēc es jau kādu laiku saku, ka būtībā ir 4 iespējas. Kapitulācija, turpināt izsīkumu karu, karš līdz galam, kas nav tas, ko mēs redzējām no februāra līdz aprīlim, vai pilnīga hermētiska sauszemes, gaisa un jūras blokāde, bet šoreiz tiešām ar mērķi viņus izdzīt. Un ja jūs izvēlaties kādu no pastāvīgā risinājuma scenārijiem, jums ir jāpārliecinās, ka pasaules sabiedrība un tirgi saprot, ka būs ierobežots ekonomisku grūtību periods. Gandrīz nav iespējams to apiet bez kapitulācijas. Es piekrītu Jākovam. Visi starposma scenāriji ietvers ekonomiskās grūtības un nesasniegs pozitīvu rezultātu, jo irāņus nav iespējams pārliecināt. Un attiecībā uz iepriekšējo jautājumu par to, vai amerikāņiem vispār ir iespējams iznīcināt visas raķetes, es piekrītu jums, ka mums ir uzticamības problēma, jo amerikāņi un izrēlieši atkārtot paziņoja par lielākiem panākumiem kodolieroču un raķešu jautājumā, nekā tas ir redzams pašreizējā stāstījumā. Tas liecina, ka viņiem joprojām ir 2000 raķešu, balistisko raķešu. Kas to lai zina, varbūt rietumiem sāk pietrūkt pārtvērēju raķešu. Tas ir pretrunā ar to, ko mēs dzirdējām. Un, protams, pats otrā kara posma sākums šogad ir pretrunā ar Trumpa apgalvojumiem, ka viss tika iznīcināts jau pirms gada.